Jēkaba vēstule turpinās, virstēma ir īstā praktiskā ticība, un šodien ir 4. daļa. Katrs labs devums un pilnīga dāvana nāk no Dieva. Pagājušo reizi mēs aplūkojām to pantu, kas ir rakstīts, kas svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanās. Jo norūdījumu sasniedz viņš. Tas, kas pastāvēs šajās kārdināšanās, saņēmis ir apsolījumu, ka Dievs viņu tiešām brīnišķīgi svētīs un vadīs uz godību. Bet tas ir atkal apsolījums tiem, kas viņu mīl. Bieži vien cilvēki grib piesavināties Dieva apsolījumus, ignorējot pašu Dievu. Tas nebūs iespējams, nesanāks. Tātad Dieva apsolījumi vēlreiz ir Dieva bērniem. Un, lai tu varētu attiecināt šos apsolījumus uz sevi, kļūsti par Dieva bērnu. Tev būs piedzimt no augšienes. Atgriezies no grēkiem, tic uz evaņģēliju, seko Kristum, un tu arī būsi Dieva mantinieks, Kristus līdzmantinieks. Kamēr cilvēks turās pie grēka, mīl grēku, vergo tumsai, apsolījumi uz viņu neatiecās, ka tikai viens. Ja viņš atzīsies grēkos, ja viņš nāks pie Kristus, tad Kristus piedos, un tad tikai var virzīties kaut kur tālāk. Un šajā ziņā Jēkabs 17. pantā, tas arī mūsu pirmais punkts, nemaldieties, mani mīļie brāļi. Jēkab 1.16, tā arī tur tieši tā stāv rakstīts, nemaldaities, mani mīļie brāļi. Tātad mēs esam aicināti nemaldīties. Jums ir gadījies kādreiz dzīvē apmaldīties? Vai mežā, vai svešā pilsētā, vai kaut kādos dzīves notikumos. Es domāju, visiem, pareizi, ne? Ka kaut kāds mulsums, kaut kāda neziņa, neizpratne, kas notiek, saka, es esmu apjuts, es esmu apmaldījies, man nav skaidrs prāts, ko man tagad darīt, kā man tagad rīkoties. Un ziniet, un atkal, brīnišķīgais Dievs, no kura nāk tiešām katrs labs devums. Viņš mums ir devis Dieva vārdu. Tie tik nožēlojami nabagi, pilnīgi cilvēciņi tādi, kas ir pazaudējuši visu, turpat, kā tautā saka, bomzītis ir nesalīdzināms ar tādu cilvēku, kurš it kā sevi dēvē par kristieti un nelasbībā. Visnabadzīgākais cilvēks, tas ir tas, kurš neieklausās Dieva vārdos. Ījabs 12. nodaļa, Ījabs 12. 16. Un tur ir interesanti vārdi sacīt. Viņam ir vara, tas ir Dievam, un padoms. Dievam ir vara un padoms. Un skatāmies, kas tālāk ir teikts. Viņam pakļauts tas, kas maldās, un tas, kas maldina. Vai mēs jūs bijāt pievērsuši uzmanību tādai rakstvietai? Dievam ir vara, padoms, un viņam ir pakļauts tas, kas maldās, un arī tas, kas maldina. Un tad mēs varam tādu vienu īsu konkrētu secinājumu šeit izdarīt. Kam ir visa vara? Kas kontrolē pilnīgi visu šajā pasaulē? Bet kāds teiks, pagaid, bet Krievija tur kontrolē situāciju Ukrainā. Ne. Hamas tur ārdās, viņš tur kontrolē visu Izrēlā. Neko viņš nekontrolē. Šobrīd Dievs ir pieļāvis kādus notikumus. Kāpēc? Mēs to bieži vien neredzam uzreiz. Man ļoti patīk, kā mans brālis arī teica piemēru. Mēs redzam, piemēram, kaut kur tur atbrauc mašīnas, traktors, ņem virsējo kārtas zemi nost, rok tur kaut ko, kaut kādi krāni parādās, kaut kas nesaprotams, kāds kaut ko saka, te būvēs. Kas no malas kaut ko var saprast, ko te būvēs, kas te būs, kurš kam te būvē, kā tas izskatīsies. Tur cilvēki no malas neko nesaprot, pareizi. Kas zina, kas tur tiek būvēts? Tas, kas būvē. Tas, kas būvē un tas, kas projektē to būvu. Arhitekts, pareizi. Projekta autors zina, kas tik šeit būvēts. Kas ir šīs zemes projekta autors? Lielais Dievs.
Visu notikumu autors, lielais Dievs. Kas visu kontrolē un vada? Suverēnais Dievs. Mīļie, tātad viņam ir pakļauts un viņam ir padoms, viņam ir vara pār visiem, pat tiem, kas maldās un arī tiek maldināti. Un vienalga, vai tas, kas ir maldināts, vai tas, kas maldina, tiek aicināts nākt atpakaļ pie viņa un nemaldīties. Psalms 19. Psalms 19. Un tur 13. pants sacīts. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs bez lieliem pārkāpumiem. Kas gan apzinās savu maldīšanos? Cilvēkam ļoti bieži šķiet, ja nu kādam ir taisnība, tad tā ir man. Un tā arī pasaulē saka, katram ir sava patiesība. Esam dzirdējuši, ja? Bet cilvēks ir nomaldījies. Viņš tiek maldināts, kad viņš ir patiesības avots un kritērijs. Nekādā gadījumā. Patiesības avots un īstais un patiesais kritērijs un kritērija ir tikai vienīgi apzinātais, svētais Dieva vārds, kas mums ir dots, ko mēs apzinām, ko mēs iepazīstam. Ja mēs to vārdu nezinām, mēs maldīsimies. Mēs tiksim maldināti. Ļoti tiksim maldināti. Man vakar kāds cilvēks zvan, un mēs sarunājamies jau stipri vēl, tas bija. Un viņš saka, kad vajag bērnus laist 31. oktobrī, tā Halloween dienā, iet tur ubagot tās konfekts, pārģērties pa raganām, pa velniem, pa burviem un tā tālāk. Un vajag iet, jo vienreiz gadā bērns pārģērbjās pa ļauno, bet pēc tam visu gadu viņš ir labs. Jūs tam piekrīt? Viņš pats maldās un maldina bērnus. Es teicu, ko tu dari? Tu upurē savus bērnus tumsības kungam Molokam. Pagājuši gadu atceros arī oktobrī Jānis tieši par šo runāja. Ja kādam ir interesi draudzes grupā, to svētumu var atrast. Pareizi, ne? Izskaidroja. Katreiz jau neskaidros atkal no jaunumis, bet mēs pieminam, ka tās ir briesmīgas lietas. Tauta tiek maldināta. Paskatieties, vienreiz gadā bērns ir ietērpies ļaunā tērpā, bet pēc tam visu gadu viņš ir labs. Ārprāts, kur Bībele saka, bērni nepaklausīgi vecākiem, te ir nesavaldīgi, nesavaldāti. Es viņam teicu, un tu nevari tam bērnam citā reizē iedot citās dienās tās konfekts? Tev tieši šajā dienā vajag? Un vēl vairāk upurēt savus bērnus. Un es dabūju stingri brīdināt. Es teicu, tev būs problēmas gan tev, gan taviem bērniem. Tavu bērni beigās izaugs vēl ļaunāk nekā tu pats esi. Ja tu neatgriezīsies. Ir jābrīdina cilvēki, es domāju. Dievs pasaka, ka mums ticīgiem cilvēkiem būtu kāda daļa gar šiem demoniskiem svētkiem, vai mēs vienkārši toleranti paklusēsim un pasmiesimies, pasmaidīsim pa ķirbīt, kur tur pretīgs ģīms ir izgriezts un kas tur viss izdarīts un tā tālāk. Ugunī visu to, mīļie, ugunī. Bet tālāk 15. pantā sacīts, lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, ak, kungs, mans patvērums un mans pestītāji. Redziet, kur ir? Redz, kas man ir jālūdz, lai es nemaldītos. Ak, kungs, lai tev patīk mana mutes valoda, mana sirds domas, tu taču esi mans patvērums, tu esi mana pestīšana, tu esi mans stiprā klints, tu esi mans gans un sargs, piedod, es maldījos. Tā arī rakstīts, jūs maldījāties kā āvis bez gana,
bet tagad jūs esat atgriezt atpakaļ pie savu dvēseli gana un sarga. Kolosiešiem 2.4 arī šeit Pāvils Kolosas draudzē raksta kādus nopietnus vārdus, jo ņemiet vērā to, ka Pāvils, kur gāja visur, tās bija pagānu tautas, pilnas ar elgdīvību, ar okultismu, ar maģiju, ar nešķīstību, ar visām tempļu prostitūtēm un visām negantībām, kas jau tur notika, orākuli, tur pareģoja nākotnes. Viss principā tikai dažas formas ir pamainījušās, kas notiek arī mums šodien Latvijā. Varbūt tiešā veidā neupurē cilvēkus tur ar asins izliešanu, bet reku Helvīnos savus bērnus upurē tikai tā sātram uz altāru. Garīgi tas ir, jūs saprotiet? Tas ir trausmīgi. Kolosiešiem 2.4. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem. Ko tu tā cepies? Tas taču nekas nav slikts. Gadsimti mainās, atziņa mainās, kultūra mainās. Mēs taču varam pielāgoties šai pasaulē. Nē, ticīgais nevar pielāgoties. Ticīgam ir sacīts, netopi līdzīgs šai pasaulē, nemīli šo pasauli, jo šī pasaule iznīks un viņas kārības. Jo kaut gan es miesīgi esmu tālu, tomēr garā es esmu pie jums. Un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Un tad šie skaistie vārdi 6. un 7. pantā. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti. Tādēļ mēs nākam, lai mācītos, lai kļūst aizvien ticīgāk. Pāri plūzdam savā pateicībā. Mēs jau brāļiem esam runājuši, ka tagad ir diezgan daudz tādi, kaut kā drusku tā tendence, man šķiet, tāda gabaliņa neveselīgi parādās. Tagad ir uzdevušies 21. gadsimtā par tādiem super Bībeles Dievu vārda tūkotājiem, tur no ebreju valodas, no sengrieķu valodas un tā tālāk, un tagad no 21. gadsimtā viņi ir atraduši vislabākos vārdus, kā tur to vārdu iztulkot. Jo šis tulkojums, redzi, pilnīgi nekam nedrīkst. Mīļie, šito arī nepieņemsim. Jā, varbūt kāds izteiksmes veids drusku veiksmīgāks, drusku neveiksmīgāks, ja? Bet būtība no tā nemainās. Kas šeit nav saprotams šajos 6-7 pantos, 6-7 pantā? Tad Jēzus Kristu pieņēmuši, ko? Dzīvojiet viņā, sakņojieties viņā, audziet viņā, stipri kļūdam ticībā. Vai ne, kur es mācīju? Pārplūzdam savu pateicību. Nē, tur grieķu vārds un tur nozīme, un tur uzsvar un punktu un komatu. Ja tas druscītņās tādu labāku redzējumu dod, paldies. Bet Dieva vārds vienalga ir dzīvs un darbīgs. Vai viņš ir druscītņās labāk izteikts literāri, vai mazlietņās netik precīzi, bet būtība no tā nemainās. Brāļinās piekrītam, ko? Paldies Dievam, Dievs ir parūpējies, lai tulkojums būtu pie mums. Jā, ir, kur jau apzināti sagrozīts, kur tie teksti izņēmt ārā vārdi, pārgrozīt, ielikt iekšā kaut kādu tur papildus grāmatas, apokrifi un vēl. Tos ir pavisam cits stāsts, jā. Bet šie tulkojumi, es domāju, paldies Dievam, ka mums ir Dieva vārds un šo veco 65. gada revidējumu tūkstošiem, paldies Dievam, cilvēki ir atgriezušies. Bez pareizā grieķu tulkojuma, bet pēdiņās, ko te mums tagad pa katru cenu uzspiež. 8. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmsspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Vēlreiz atgriežamies pie 8. panta. Uzmaniet,
ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu. Kas ir filozofija? Mīlestības gudrība. Jā, cilvēks sprieda lēma, ja? It kā nekas jau nebūtu slikts. Bet kam tā gudrība ir pakļauta? Vai tā ir tā gudrība, kas nāk no augšienes, vai tā ir pasaules gudrība? Saprotiet? Pasaules gudrība no kurienes nāk? No zemes, no dabas, no vēlna. Jā, ka vēstulē 3. nodaļā tas ir rakstīts. Un šeit ir teikts, tad, lai arī cik tur gudrs būtu, bet ja viņa gudrība nav balstīta Dieva vārdā, tad tādā gadījumā es viņu varu apšaubīt un pateikt, zini, man Dievs ir daudz lielāka gudrība devis nekā tev, jo es balstos uz Dievu vārdu, nevis uz savu gudrību, bet uz savēju. Un paskatīsimies pēdējā dienā, kad stāsies Dievu priekšā, kur tu paliksi ar savu gudrību. Mīļie, neļausimies tukšai maldināšanai, kas mums visu kaut ko te mēģina arī iestāstīt, ka tu jādara šitā, bez tā tu nevari. Ja to nebūs šis, tad noteikti tu neesi izdarījis to un to, tad tādā gadījumā tev pestīšana nebūs. Tāpatās kā Pāvela laikā teica, ja nav apgraizīts pagāns, tad viņš nevar mantot pestīšanu. Un mēs zinām, ka brāļi nolēma, ka tā nav patiesība. Psalms, 2. punkts, tātad tikai Dievs ir labs. Tātad nemaldēties, mani mīļie brāļi. Un 2. ir tikai Dievs ir labs. Nav neviens cits labs kā tikai Dievs. Paskatāmies 34. psalms, 9. pants. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Tu esi baudījis, cik Dievs ir labs pret tevi. Tu esi piedzīvojis, ka viņš tev tavus grēkus ir piedevis. Ka viņš aizvien tev piedod, mīl, pamāc, pārmāc un vada uz godību. Tas kungs ir labs, mīļie. Un tie, kas to piedzīvojuši, aplieciniet, un es zinu, ka jūs to dariet, aplieciniet ar savām dzīvēm un saviem vārdiem. Ne tikai sirdī ticēt, bet arī savu muti apliecināt un ar darbiem nodot liecību, kā idlaps lūkšanas sapulcē trešdienas acī. Vārdi un darbi. Ko tas līdzies tikai runāja, bet nav darbi. Ticība bez darbiem, ko Jākabs arī saka, ir nedzīva. Īstā praktiskā ticība iet roku rokā vārdi un darbi. Svētīgs tas vīrs, tas cilvēks, kas tverās pie tā kunga un kas uz viņu paļaujās. Kad tverās? Visu laiku. Ne tikai krīzes situācijās, ne tikai piemeklējumos, ne tikai grūtībās, bet visu laiku. Arī priecīgos brīžos. Tas ir tik brīnišķīgi, ka pateikties Dievam, ka viņš aizvien ir uzticīgs, ka mēs uz viņu varam paļauties. 10. pants. Bīstieties to kungu, jūs viņa svētie, jo kas viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma. Mēs vakar runājām arī, mācījāmies Nīkrācē, kad apsolījumi ir dāvāti tiem, kas Dievu bīstās. Dievu, kas bīstās, tiem ir dāvāti šie apsolījumi, un reku šis ir viens no apsolījumi bīstaties to kungu, jūs nepazīsiet trūkumu. Kā es varu bīties to kungu, nelasot Dievu vārdu, nezinot viņa likumus? Kā? Ja, piemēram, kādam, tur pieņemsim kāda mantojuma lieta jākārto. Cik rūpīgi mēs tur cenšamies visus savākt, tos papīrus nokārtot un aiziet pie notāra, visu iesniegt, lai tikai to mantojumu nepazaudējam. Ir tā, ko? Lai tikai viss tur būtu kārtībā. Pretējā gadījumā nesanāks nekas. Kāds apstrīdēs vai atņems vai kā savādāk. Bet mums ir mantojums no tā kunga. Un viņš ir apsolījis, ka viņš jau tagad mūs sargā un noliek savu aizsargu žogu tiem, kas uz viņu paļaujās, kas pie viņa tverās. 11. pants. Jauniem lauvām jācieš trūkums un bats, bet kas to kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma. Nāciet šurp jūs bērni
un uzklausiet mani. Es jūs mācīšu to kungu bīties. Mīļie, mēs, kas esam no Dieva žēlstības jau kādu laiku Kristū, mācīsim jauniešiem, bērniem bīties to kungu. Bet tev un man ir jārāda tam bērnam un mazbērnam priekšzīme. Bībeles, kas tu nezini, ka iet lasīt Bībeli? Ko tu to televizoru tur visu laiku skaties to telefonu? Met nost! Un tajā pašā laikā vecāks pats Bībeli neatver, uz ceļiem neredz šis bērns, ka viņš būtu nometies, tas vecāks, ja? Un priekšzīmes nav, bet sagaida no bērniem, no mazbērniem, lai to darītu. Nē, tas kaitina. Tā ir bērnu kaitināšana. Ja pieprast no bērniem, lai viņi lasa, lai viņi klausa, bet pats vecāks neklaus Dievam un nelūdz un nelasa Bībeli, tad tādā gadījumā viņš ir pretrunā un konfrontācijā gan ar Dievu, gan ar bērnu. Ir tā, ko? Ja viņš nedzīvo pēc patiesības. Runā vienu, dara pēc kaut ko citu. Bet te brīnišķīgs aicinājums, kur psalmists saka, nāciet šurp, es jūs mācīšu, bērni, es jūs mācīšu, kā to kungu bīties. Un kopā ar bērniem var mācīties aizvien brīnišķīgi to kungu bīties un piedzīvot viņas svētības. Marka evaņģēlija 10. nodaļa. Atceramies to notikumu, kad atskrēja pie Jēzus Kristus šis bagātais jauneklis, un viņš nometās tur ceļos pat viņu priekšā, un tur 17. pants ir teikt. Un kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies, kāds pazemības stāvoklis, viņu lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību. Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Kristus bija Dievs vai nebija? Bija. Kāpēc viņš saka, ko tu mani sauc labi esam? Viņa kalpošana bija sākusies, viņš negribēja tikai ar vārdiem pasludināt sevi par Dievu, bet ar darbiem apliecināja, ka viņš ir Dievs. Kad Jānis Kristītājs sūtīja pie viņa no cietuma mācekļus, kad viņš bija sācis šaubīties, viņš teica, prasi viņam. Tu tas esi, vai mums būs citu gaidīt? Un Jēzus Kristus, ko sacīja? Ejiet, atsakājiet Jānim. Aklie redz, tizlie staigā, mirušie tiek augšām celt, slimie tiek dziedināti, ļaunie gari tiek izdzīti. Ejiet, sakiet Jānim. Un Jāni padomā, kas to var darīt? Cilvēks vai Dievs? Saprotiet? Dievs. Jēzus Kristus ne tikai bija labs vārdos, bet savos darbos. Viņš parādīja, kad viņš atspoguļo savu tēvu, jo viņš sacīja, es neko nedaru, ja es neredzu to tēvu darām. Un Dievs ir labs, mīļie. Viņš ir ļoti labs pret tiem, kas viņu bīstās. 1. Pētera 2, tur no 3. panta. Arī Pēters, šis vīrs, kas bija piedzīvojis Dieva labestību, Dieva laipnību, kad viņš bija aizliedzis pestītāju Kristu un pēc augšām celšanās viņš tika atjaunots kalpošanā. Un Pēters saka, jā, Dievs Kristus ir ļoti labs. Tātad, sākot ar 3. pantu. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izradzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi,
nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. Ja tu esi baudījis un piedzīvojis, ka Dievs ir labs, tad tu aizvien cels savu garīgo namu, tu esi draudzē, kā šeit salīdzināts ar ēku, kā akmens, un uzceliet no sevis, šo garīgo namu, topiet par svētu priesteru saimi un nesiet garīgus upurus, to dara draudze, Dievam patīkams, jo tikai draudze atzīst, ka Dievs ir labs. Pasaulē ir entie jautājumi un pretenzijas pret Dievu. Ir tā? Kāpēc kāri, kāpēc stihijas, kāpēc nomir šitais, kāpēc sadega tas, kāpēc tur krusa, kāpēc man neļaus svinēt dzīvi un visu darīt, kā es gribu, kur tad ir Dievs? Viņam visādas pretenzijas. Bet Dieva bērniem ir atziņa un piedzīvojumi, ka Dievs patiesi ir labs. 3. Katra pilnīga dāvana nāk no Dieva, no augšienes. Un tagad galvenais pants, Jēkaba vēstule 1.17. Jēkaba vēstule 1.17. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Katrs labs devums un pilnīga dāvana nāk no kurienes? No augšienes, no gaismas tēva, no dzīvā Dieva. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Saka, bet kur tad kā es to visu varu piedzīvot, kā es to visu varu saņemt? Jāredz, kaimiņam ir 2 mašīnas, man neviena, tam ir māja, man ir īrēts dzīvoklītis. Kur tad ir tas labums? Mīļie, nemērīsim labumu ar Dieva labestību, labumu ar materiālām lietām. Ja vajadzēs, Dievs piemetīs arī materiālās lietas, bet tas nedrīkst stāvēt pirmajā vietā. Pirmajā vietā man ir uzdevums dzīties pēc Dieva valstības un viņa taisnības, un tad šīs lietas, kas ir nepieciešams tev, taps no Dieva piemestas. Ir tāds apsolījums? Esam piedzīvojuši to, ka viņš piemet. Tad viņš ir labs. Paldies Dievam! Skatāmies Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa. Man kaut kā aizvien gribās brāļiem māsām atgādināt un arī sev šos brīnišķīgos Kristus vārdus un iedrošināt darīt, kā Jēzus Kristus šeit māca. Jāņa evaņģēlijas 14.13. Un visu, ko tu lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Cilvēks paņem šos 2 pantus un saka, šitā ir, un tagad es to darīšu. Bet nekas nenotiek. Un tad saka, es esmu pievīlies Bībelē. Es esmu pievīlies Kristū. Mīļie, vienmēr jāatcerās, kad jāskatās konteksts un raksti paskaidro rakstus, un lai Dievs klausītu tavu un manu lūgšanu, tad tur ir jābūt izpildītiem brīnišķīgiem nosacījumiem. Vispirms ir jānostājas uz tā ceļa, uz kuru Dievs var svētīt. Ja mēs dienām un naktīm turēsimies pie Dieva vārdiem, ja mēs paļausimies uz viņu, ja mēs dzīvosim viņa godam, tad viņš ir apsolījis, ka viņš būs ar mums līdz pasaules galam, un viņš dzirdēs mūs un uzklausīs mūs. Jā, tas ir apbrīnojami. Tātad visu, ko jūs lūgsit manā vārdā. Un tālāk 15. pāns. Ja jūs mīlat mani, turiet manas
pavēles. Dzīvojiet pēc šīs grāmatas. Saprotiet? Ja cilvēks nedzīvo pēc šīs grāmatas, tu vari lūgt, cik negribēdams. Visu pirms atgriezies no grēkiem, kļūst par Dievu bērnu, tad tu vari lūgt, ko gribēdams, Dievs to darīs. Bet tad tu lūgsi nevis pēc savām kārībām, vadoties no kārībām, bet saskaņā ar Dievu vārdu. Man ļoti patīk, kā viens brālis stāstījis, lasīt tādu grāmatu par ebrejiem, klausījos Marcinkovskijs, es neko par viņu nezinu, bet kaut ko tā ar vienu ausi esmu dzirdējis. Viņš stāstīja, ka vecos laikos, ebrejiem, kas bija, kā viņam tā grāmata saucās? Tora, ja? Piķi kņiži, tas ir 5 mūzes grāmatas, un tad tur nāca klāt to pravieši, ja? Un tad interesanti, un viņi saka, 2 ebreji, piemēram, ja? Tad šeit ir viens, un te ir viens, un noliek šo Toru pa vidu. Un tad, kad viņi ir nolikuši, apsēdušies viens otram pretī un Tori pa vidu, tad šī šikinā, tas ir, Dieva svētums, Dieva godība, ir viņu vidū. Jūs saprotiet? 2 cilvēki, Dieva vārds, Bībele, ir pa vidu, un viņi jau uzskatīja, ka viņiem ir Dieva svētums, Dieva klātesamība šeit. Un mums jaunā derībā Jēzus Kristus, ko saka? Kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā. Tur es pats esmu jūsu vidū. Saprotiet, cik interesanti. Un šī ilustrācija par šiem 2 ebrejiem, viņi palīdz mums to saprast, par ko Jēzus Kristus runāja. Pareizi, ne? Ļoti brīnišķīgi. Tad, brāļmās, redziet, draudzē ir apsolījums, kad Kristus ir mūsu vidū. Kāda tā ir žēlstība, kāda tā ir dāvana. Un paskatāmies visvairāk, kā te viņš ir mūsu vidū. 16. pants. Un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Tevi un manī ir dota šī dāvana, šis brīnišķīgais apsolījums, ka svētais gars iemājos mūsos. Jūs esat svētā gara mājoklis. Svēto rakstu autors ir svētais gars. Svētais gars vedīs tevi un mani pie rakstiem un norādīs uz Kristus krustu, jo svētais gars liecinās par Kristu. Un arī sacīts, un jūs būsiet mani liecinieki. Un tagad paskatīsimies tālāk, to sacīja Jēzus Kristus kā apsolījumu, ja? Un tālāk jau Pāvils raksta vēstuli romiešiem, 8. nodaļa, un te viņš jau paskaidro, kā šis apsolījums ir īstenojies dzīvē pie tiem, kuri tic Kristum. Ja? Romiešiem 8:23. Bet nevien viņa, tas ir visa radība nopūšās un gaida, ja, atslabināšana, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu, gadu, gars ar lielo burtu, ar ilgu pilnām nopūtām, gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgu atpestīšanu. Kas ir pirmā debes balva, ko Dievs ir dāvinājis tev un man? Svētais gars. Vai dāvanu, ko Dievs dod labs būdams šo svēto garu, šo aizstāvu, var salīdzināt ar zeltu, sudrabu un šīm materiālām lietām, kā es domāju? Nevar. Pasauli viņu neredz, pasauli viņu nepazīst, pasauli dzenās pakaļ tikai materiālam visām lietām,
bet mēs jau lasījām Jākaba vēstulē, ka jūsu bagātnieku zelts un sudrabs ir sarūsējis, un šī rūsa būs par liecību tiesas dienā. Tātad iznīcīgais zelts ir pagalam, bet tie, kas paliek Kristū, kuri saņēmuši svētā gara dāvanu, tie joprojām dod godu Dievam ar savu dzīvi, pirmā debesu balva. Un tā arī Romiešiem 3:23, ja nemaldos, rakstīts, tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu. Tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tev ir miers ar Dievu? Un Dieva miers tavā sirdī ir? Ja nav, tikai Kristus to var iedot. Tad, kad svētais gars iemājos, tad mēs norimstam. 24. pāns. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo ja kāds jau ko redz, vai tam uz to vēl jācer? Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Bez tam arī gars, un reku ir atkal Pāvils brīnišķīgi mums to izskaidro svētā gara vadībā, pats gars mums to atklāja, un tagad reku 26. pants, bet tam bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Mīļā māsa, mīļais brāl Kristū, tu nekad neesi vairs viens. Tevī ir trīsvienīgais Dievs, un viņš saka, kad viņš izpētīja tavu sirdi, un pats viņš iestājās par svētajiem. Viņš aizstāv savējos, un visdrošākā vieta virs zemes ir tam cilvēkam tur, kur cilvēks staigā Kristus gaismā. Un tur, ja nemaldos, tas bija 8:9, bet ja kam nav Kristus gara, tas viņam nepieder. Un tad viņš ir bailēs, nedrošībā, depresijā, atkarībās, kārībās, visādiem riskiem pakļauts un nezin, kur viņš dodās. Tiek maldināts un maldās, un maldina vēl citus, jo nezinādams to dara. Es kādreiz arī, kad pats biju neticīgs, neko nezināju par Kristu, par svēto garu vispār ne, es pat nezināju, ka Bībeli jālas. Tad jau no bērna kājas es tiku vests pie ekstrasensiem, dziedniekiem, zilniekiem, jau pakļauts tumsas varai. Un tad, kad es izaugu, es, protams, labu gribēdams tiem, kam bija veselības problēmas, es devu padomus, es teicu, aiziet tur pie tās burvenes, aiziet pie tās dziednieces, aiziet pie tās. Es pats tur gāju, es domāju, ka es kaut ko labi daru. Es maldījos pats un maldināju citus. Paldies Dievam, Kristus man to ir piedevis, jo tas bija nezināšanas laiks. Tavā dzīvē ir bijuši nezināšanas laiki? Ja kāds domā, ka nav, tad ir pienācis laiks lūgt Dievam piedošanu, teikt, kungs, es laikam maldos, es kaut ko nesaprotu. Dievs šķīstīja mani no maniem augstprātības lepnības grēkiem. Viss ir vainīgi Dievu priekšā, neviena nav taisnīgs, neviena. Jā, bet reku Dieva bērniem ir brīnišķīgs apsolījums, ka Dieva svētais gars izpētīs sirdi, viņš zina, ko tev vajag.
Un es domāju, jūs tāpat, brāļmās, kā es esmu tāds pats cilvēks kā jūsu, ja? Kad citreiz ir tā, ka tu sarunājies ar kādu cilvēku vai kādu smagu situāciju, nu trūkst padoms, nu trūkst gudrība, ko vispār darīt un ko runāt. Ir jums tāda situācija bijusi? Un tu vienkārši tajā brīdī, tu iekšē, kungs, tu palīdz, kaut ko dari, es nezinu ko, ja, nezinu. Pilnīgi tāda iekšēji tāda nopūta, tā, ka tu vērsies pie Dieva. Jā, vai attaust kādu raksturvietu, vai kaut kā tā situācija pamainās, vai tev kāds padoms nāk, vai tas cilvēks pats sāk runāt kaut kā savādāk, un tu skaties attaust gaismu. Cik brīnišķīgi, pareizi. To piedzīvot, un tā jau ir, mīļie brāļi, mans tā svētā gara darbība, tā brīnišķīgā svētā gara vadība, apbrīnojumi, ja? Tātad dosim godu viņam, tas ir viņa nopelns. 28. pants. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, tu mīli Dievu? Visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Ja Dieva gars tevi vada, ja Kristus gars ir tevī, tavā dzīvē varbūt nejaušības, sakritības, pēkšņi pārsteigumi. Es vēl šorīt klausījos dziesmu, kur tur māsas brīnišķīgi dzied. От меня это было, от меня. Viss, kas mūsu dzīvēs notiek, tagad, kad mēs esam Kristu, tā ir Dieva roka. Nav runa par to, ka visu to Dievs būtu gribējis, ka viņš to izplānoja un saorganizēja. Bieži vien mēs paši izdarām aplams izvēles, tad nevainosim Dievu. Un tomēr pat arī tos mūsu kritienus un nepareizās izvēles Dievs savā mīlestībā vērš par labu. Tieši tāpat, kā mēs zinām, ka mēs vislabāk mācamies no savām kļūdām. Kā bērni mācās? Tieši tāpat no savām kļūdām. Kad pirkstiņi piegāja pie krāsnes, pielika, sadedzināja, ai, otrais liks? Neliks. Jau ir piedzīvojums. Dažam labam, tad viņš tāds pamazohistu uzdodās, viņam vēl prasās kaut kas, ja? Tā arī pieaugušie. Viņam vēl un vēl vajag pārliecināties, ka tiešām Dievam tas nepatīk vai tas patīk. Bīsimies Dievu izaicināt. Bet labāk ļausimies brīnišķīgā svētā gara vadībai, un tad viņš pats, svētais gars, mums nāk palīgā ar bezvārdu nopūtām, viņš izdibina mūsu sirdi un iestājas par svētajiem. Tāds brīnišķīgs apsolījums. Un ja tā tas ir noticis ar mums, un ja mēs to saprotam, un ja mēs to piedzīvojam, tad paskatieties, kāds ir tālāk dots uzdevums no svētā gara tev un man. 29. pants. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Svētais gars dara līdzīgu tevi un mani, kam? Kristum. Tavs un mans uzdevums ir atspoguļot Kristu. Bet ja mēs nedzīvosim tā, kā Kristus māca, mēs nekad neatspoguļosim viņu. Te nevar būt pašpersonīgas, pasludinātas kaut kādas gudrības, mācības un teikt, es tā domāju, es nepiekrītu tavam viedoklim, es te gribu padiskutēt. Pārunāt garīgas lietas drīkst, bet ja grib vienkārši pļāpāt, tad tukšas runas ir jānoraida. Mēs veidojamies, jeb tiekam veidoti Kristus līdzībā, un to dara Dieva gars. Tā arī korintiešiem ir sacīts, ka mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars. Mīļie, jūs pamanat, cik brīnišķīgs ir mūsu Dievs. Katrs labs devums un pilnīgi dāvana nāk no Dieva. Un tad man vajag visu šīs te pasaules maldu mācību
šitās te teorijas pieņem. Man vajag tāds brīnums, man vajag šitāds, man vajag svētu dzīvi Kristu un sadzirdēt viņa balsi un sekot viņa pēdās. Un man ir katru dienu brīnumi. Mēs tagad esam uzsākuši ģimenē arī, ne katru vakaru, bet es arī jums to varu ieteikt, ja kam vēl ir bērni vai mazbērni, pārunājiet vakarā, kad ģimenes altāri turat, kādi tev ir bijuši, pastāst vienu piedzīvojumu, vienu notikumu ar Kristu. Un tas ļoti interesanti, kā pieaugušie to saredz, to Dievu brīnumu tajā dienā, ja? Un kā bērni. Ļoti labi. Un tā mēs mācāmies liecināt jau savā namā. Ja kāds ir vientuļš, tā arī var būt, meklē sadraudzību. Nāc uz lūkšanas sapulces, nāc uz bībeles stundu. Arī tur tu vari pacelt savu balsi. Arī tur tu vari liecināt. Ir tā vai nav ko? Lūk, ja? Tātad tiešām katra laba dāvana, katrs labs devums, katra pilnīga dāvana nāk no Dieva, no augšienes. 4. pēdējais. Dievs nepārveidojas un nepārmainās. Viņš nav pārmaiņu Dievs. Ja nemitīgi viņš pārveidotos, pārmainītos, kā mēs varētu zināt stabili, droši paļauties, ka tu īsti nevar saprast? Jums patīk cilvēki, kas ir nestabili savā domgājienā un savos lēmumos. Viņš soli nedara. Jums patīk? Sarunā tikšanos? Nav. Piesoli iedot darbu? Nav. Soli maksāt algu? Nemaksā. Saka, brauksim tur kaut kur atpūsties? Ai, nē. Atkal pēkšņi viņi nav. Pilnīgi liekas, kas tev kaiš, ja? Dievs nav cilvēks. Mēs visi kādreiz kaut kur kļūdamies, bet Dievs nepārveidojas. Viņš ir, tā kā ir rakstīts, klints. Viņš ir mūsu patvērums. Un Salmona pamācības 18.10 rakstīts, ka Dievs saka uz mums, ka taisnais, Dieva vārds ir stiprā pils un taisnais dodās turp un to pasargāts. Ja? Dieva vārds ir stiprā pils. Nocietinājums. Totāli, kā jau kādreiz viduslaikos bija tās nocietinātās pils. Un Izraela laikā arī mūrs cēla apkārt pilsētām un pilīm. Mossad, esat dzirdējuši, ja, to nevar ieņemt to cik pēc Jeruzālēmas krišanas, tur gan 3 gadus. Uz klints bija uzcelt pils. Herods bija uzcēlis. Tātad Dieva vārds ir stiprā pils. Jēkab 1.17 vēlreiz izlasīsim. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva. Un tagad otro daļu mēs aplūkosim. Pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Viņš nesagroza, viņš nepārmainās. Viņš ir pavēlējis visiem cilvēkiem atgriezties no grēkiem un ticēt uz evaņģēliju. Tas jau rakstīts Marka evaņģēlija 1. nodaļā, un tad arī Mateja evaņģēlijā, kad Jēzus Kristus pirms atklājās kalpošana atklāt, ja, viņš sūtīja pa priekš sev saucēju balsi tuksnesī. Kas tas bija? Jānis Kristītājs. Un pie viņa izgāja Jordānā kristīties visādi ļauns. Un tā, ka viņš redzēja, ka nāca, tas Mateja evaņģēlija 3. nodaļā rakstīts, ka viņš redzēja, ka nāca šeit farizēju rakstu mācītāji saduķēji, tad viņš teica, kas jums mācīja oģu dzimums bēgt no nākamās dusmības? Tad nesiet patiesus atgriešanās augļus. Ja nē, cirvs jau pie koka pielikts un tās tiks nocirsts un iemest ugunī. Tātad pirmais, ko Dievs pavēla visiem, viņš nepārmainās. Viņš nav atcēlis šo pavēlu. Visu pirms atgriezties no grēkiem. Ko nozīmē atgriezties pie grēkiem? Atzīt, ka tu esi pazudis grēcinieks, pilnīgs bankrots, tu pats sev nevar glābt, nedz izlabot un uzlūkot ticībā Kristus krustu. Šeit tālāk ir sacīts Ecķeļa grāmatā, 33. nodaļa, 11. pants. Ecķeļa 33.11.
arī ļoti svarīga raksturvieta. Viņa nav mainījusies, mainīt šī nozīme arī mūsdienās. Un viņš šeit saka tā. Saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs. Man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt, Izraēla nams? Paskatieties, kāds uzsaukums no labā Dieva. Viņš saka, atgriezies no sava ļaunā ceļa. Neļauj sevi maldināt un nemaldini citus. Nāc pie patiesības, nāc pie Kristus. Viņš pats sacīs un ceļš patiesību dzīvību. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Nāciet šurp, viņš saka. Nu, kāpēc tu gribi priekšlaikus mirt? Kā jums šķiet, šodien cilvēki mirst? Man vakar brālis ar stāstīja klases biedrs. Atbrauc, mašīnu gribēja remontēt. Teica, labi, iziet to apskati, un tad jau tur atbrauks, pēc tam es tevi salabošu. Aizbrauc uz apskati, izkāp no mašīnas, nokrīt. Viss. Viņš bija plānojis. Aizbraukšu uz apskati, tur es varēšu smuku nomirt. Viņš nezināja. Tu nezini arī, kurā brīdī tev Dievs pateiks tavai sirdī, viss pietiek. Un šeit tādēļ ir sacīts, atgriezies. Jānis Kristītājs sacīja, atgriežties no grēkiem, nesiet pienācīgs atgriešanās augurs, ja ne, jūs visi mirsiet. Jēzus Kristus sacīja tieši tos pašus vārdus entās reizes, ja? Un arī Ecēķēls to saka. Apstuļu darbi, 17. nodaļa, 30.31. pants. Pāvils Atēnās sarunājās ar grieķu filozofiem. Viņi vēl evaņģēliju nav dzirdējuši. Atēnas pilns ar alku dieviem. Kā brālis jau te sludināja, ka tur tajā laikā aptuveni bija 30,000 dažādi dievekļi, kuriem viņi tur upurēja. Un viens no tiem bija tā skaitā altārs nepazīstamam dievam, nezināmam dievam. Un Pāvils teica, es jums tagad šo te nepazīstamo dievu sludinu. Un viņš pasludināja evaņģēliju. Un kā viņš rekrut tik brīnišķīgi, viņš draudzīgi tur runāja, viņš nebija agresīvs, viņš nebija naidīgi noskaņots pret šiem atēniešiem, tāpēc, ka viņi nezināja patiesību. Mums arī jābūt saudzīgiem pret tiem, kas nav dzirdējuši evaņģēliju. Bet tad, kad cilvēks jau ir dzirdējis evaņģēliju, tad dažreiz jāpasaka kāds stingrāks vārds, ja viņš joprojām mīl grēku un negrib atgriezties. Tad ir jābrīdina un jāapdraud arī ar bailēm. Apstuļu darbi 17.30. Bet Dievs atstādams neievērotus nezināšanas laikus. Visiem mums ir bijuši nezināšanas laiki. Tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Un šeit mums ir pārtulkots aicina, ja? Krievu valodā ir sacīts paviļevai, pavēl. Bet vai tad, drusku akcentiņš ir, bet būtība vai mainās? Taču var saprast, aicina atgriezties vai pavēl. Pavēl ir stingrāk, tas ir skaidrs, visiem pavēl. Bet vienalga, viņš citur arī aicina ar mīlestību, pareizi, citur viņš pavēl. Būtība, raksti paskaidro rakstus, tamdēļ jau te nevar teikt, ka te galīgi aplam šitais tulkojums ir. Mēs varam papildināt ar to, ko mēs zinām, pareizi, ja? Tātad aicina un pavēl atgriezties visus visur no grēkiem. Kāpēc? Tagad skatāmies 31. pants. Jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš, Dievs, izredzējis, un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem. Nāk diena, nāk stunda, kad Dievs taisnīgi tiesās visu šo pasauli. Raimās, mēs ticam tam? Bet kāpēc viņš vēl vilcinās ar savu tiesu?
negribēdams, ka kādi pazūd. Jūs saprotiet? Bet viņš vienalga vēl visus visur aicina. Un, brāļi, mēs neklusēsim, runāsim, liecināsim svētā gara vadībā un spēkā tiem, kas vēl pretojās. Nebūsim toleranti šī laikmeta līdzbiedri, ja? Līdzstrādnieki tolerancē. Nē, būsim Dieva darba līdzstrādnieki un, ja vajag arī uzņemsim uz sevi nievas, lamas un aprunāšanu, ja vajag arī vajāšanas, bet brīdināsim cilvēkus. Draugs, ja tu neatgriezīsies, no grēkiem, tu aizies pazuši. Ko tu man baidi, Rēli? Es tev nebaidu, es tev daru zinām, ka tā ir patiesība. Kas te to var zināt? Dievs saka patiesību. Viņš ir tas, kas nepārveidojas un nepārmainās. Dievs pats ir nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Debesis un zemes zudīs, bet Kristus vārdi nezudīs. Pareizi? Amen? Tā taču ir. Un te ir tas moments, un mēs cilvēkiem to daram zinām, ka vienalga, vai tas bija 1. gadsimts vai 21. gadsimts, to, ko Dievs ir sacījis savā vārdā, viņš ir nomodā par to, lai tas piepildītos. Tātad nekāda te iecietība nevar būt pret grēku un pret sātana meliem. Mums taisn otrādi visai asi ir jānostājas pret šiem tumsības spēka visiem te valdībām un varām, kas maldina cilvēkus. Pieviļ un mēģina aizraut līdzi uz pazušanu. Un pēdējais Romiešiem 8. Romiešiem 8. Brīnišķīgi Dievs nepārveidojās un nepārmainās. Tas ir iedrošinājums, brāl-mās, tev, kas esi Kristū. Ja? Paskatieties. Iespējams arī mums būs, varbūt, jāpiedzīvo kādas vajāšanas, varbūt kāri, varbūt zemestrīces, varbūt kas, es nezinu, ja? Bet mums nav jāizbīstās. Mums ir jābaidās grēku darīt. Mums ir jābaidās no tā, lai izpatiktu pasaulē. Ja? Bet mums ir visvairāk jābīstās Dievs un jāpaklaus viņam, jo mums nav jābaidās, kas mūsu miesu nokaus. Bet mums jābīstās tas, kas var mūsu miesu un vēseli nomaitāt ellē, un tas ir Dievs. Bet ja mēs esam Kristū, tad paskatieties, kas šeit sacīts Romiešiem 8 no 35. panta. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Viņš uzdod jautājumu. Kas Dievs mūs varētu šķirt no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, likums, briesmas vai zobens? Vēl joprojām viņš jautā. Vai tas var mūs šķirt no Kristus mīlestības? Gluži kā ir rakstīts. Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu. Mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Avs, kas tiek barotas, viņas nezin, kurā dienā saimnieks viņu nokaus. Viņiem vispār pat nojausma par to nav. Arī mēs nezinām, kurā dienā mums tas kungs aizsauks projām no šīs zemes. Nē, visā šinīs lietās mēs pārīm paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc, skatieties, ko Pāvils raksta, mēs paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Kas mūs ir mīlējis? Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Viņš joprojām mūs mīl, ja mēs esam Kristū. Tātad mēs esam tajā brīnišķīgajā iekšpagalmā, kur mums ir aizsargžoks. Dievs mūs mīl, Dievs par mums rūpējās. 38. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Kristus ir tavs kungs? Ir tavs pestītājs?
tad kas tev varēs šķirt? Nāve, zobens, bats, plikums? Nē. Dzīvot man ir Kristus, mirt, iegūms. Nāve ir aprīta uzvarā. Nāve, kur ir tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks. Grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ērkšķu vainags Kristus galvā, lāsts viņam, dzīvība mums. Kas mūs varēs šķirt? Mīļie, katrs labs devums un pilnīga dāvana nāk no Dieva. Mūsu Dievs ir labs. Viņš dod bagātīgas dāvanas, un vislielākā dāvana tas ir svētais gars. Neabēdināsim, neskumdināsim svēto garu, bet būsim pateicības pilni, ka viņš mūs vada un dod mums savu žēlastību, ka mēs varam rakstus izprast un dzīvot tā, kā viņš māca. Bet nepaturēsim to tikai sev, jo viņš ir devis pavēli, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ticība nāk no sludināšanas. Sludināšana Kristus pavēle. Kā lai tic, ja nav kas sludina? Kā lai tic, ja nedzird Dievu vārdus? Tātad pateiksimies Dievam, ka mums ir labs Dievs, kurš nepārveidojās. Viņš joprojām liek atgriezties no grēkiem, bet tie, kas ir atgriezušies, tiem viņš ir devis apsolījumu. Mans dēls, cīnies līdz galam, es esmu ar tevi, un drīz tu skatīs mani vaigu vaigā. Es tevi mīlu, turpini mani mīlēt. Mīlēsim Kristu. Āmen.